Uguns, ūdens, māla un 5 mākslinieču savienojums izstādē Pārejas laiks. Tas viss veido kopumu, kas sniedz jaunāko ieskatu Ķīpselas keramiķu veikumā, kas apskatāms Madonas novatpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs. Izstādē apmeklētājus sagaida Kornēlijas Ozoliņas ciema pašpuikas, Silvijas Šmidhenes akmeņi, Ineses Āboliņas majestātiskie kaķi, Izabeles Krolles spēles ar mozaīku, Violetas Jātnieces košās rozes cepurēs un dārza svētku atribūtos. Šoreiz es atkal tā netradicionālāk it kā ar mozaīkām. Kaut gan mozaīks ir mana sena mīlestība, ja man jāsaka atklāti. Jo tur var ar krāsām iztrakoties, tur ir kompozīcijas, tur ir, godīgi sakot, tur ir ļoti daudz arī tīri fiziskā darba, jo tie akmentiņi visi ir pašas gatavoti. Māla plāksnītes, rullētas, glazētas, otrais skaldītas, kā saka, un tad, kad līmē, tad vēlreiz ir jāpieskalda. Darbs ir ļoti skrupulots, bet viņš sagādā tādu neizsakām baudu. Tas ir, kā tu glazno, katrs it kā otrs uzliciens ir tikai tas, ko es uzlicis, izņemt jau ir grūti. Izstādes atklāšanā Izabele Krolle uzsvēra, ka uz Madonu Allež dodas īpašu izjūtu pārņemta. Nevelti arī mākslinieces vasaras mītne, Iedvesmes sala, atrodas tieši Madonas novadā. Madonas puse tas ir viss. Visa mana, mani sapņi, un tad, kad es esmu Rīgā, var teikt, spēku dzīvot un strādāt dod doma par Madonu. Keramikā viss ir iespējams. Trauslas sievietes uzvar vareno un spītīgo mālu, uz Vidzemes augstieni atved jūras viļņus, ir drosmīgas un uzdrīkstas. Tas ir liels darbs, es jau zinu, kā keramikiem ir, šie darbi ir pie augstas dedzināšanas, pie augstas temperatūras un ar šomotu pārsvarā strādāts. Un tā kā ļoti pamatīgi un arī efektu glazūru daudz ir, kas dod tādu pārsteiguma momentu. Un arī veikli tās figūras, šie paši kaķi tā veikli uztaisīties. Domāju, ka te jau mākslinieces ar lielu pieredzi un ir baude skatīties. Šie darbi ir tapuši speciāli Madonas izstādei un nekur vēl nav bijuši. Madona ir pirmā, kas viņus redz. Tāda mīlestības darbi. Viena no šīs vasaras interesantākajām izstādēm Madonā aplūkojama vēl līdz 8. augustam.